Nākošais ceļš, kuru mēs izskatīsim, saucās sports. Protams, ka mēs visi varam nodarboties ar sportu daudz, un tas ir veselīgi, un to vajag darīt, bet izskatīt sportu kā vienu no ceļiem, kur tu vari pelnīt un kur tu esi brīvs. Protams, ja tu esi jauns, ja tu esi spēcīgs, ja tev aiz pleciem jau ir vairākas nopietnas sacensības, tad noteikti ej uz to. Iespējams, tas ir tieši tavs ceļš. Tikai neaizmirst, ka lielais sports prasa arī vēl finansiāls ieguldījums. Un, diemžēl, ne katrā sporta veidā ir iespējams kļūt bagātam un slavenam. Un sabojāt veselību tas ir tas, no kā tu noteikti neesi pasargāts. Un vairums labi un talantīgi sportisti tā arī nenokļūst līdz piedestālam. Šis ceļš noteikti nav no vienkāršajiem un noteikti nederēs katram. Jo līdz veiksmīgam finālam pārāk daudz, kam ir jāsaiet vienā punktā. Jaunība, dabas talanti, labs treneris, neatlaidība režīms un vēl daudz kas cits. Sports noteikti necieš īdētājus un vājos. Tas ir ikdienas darbs, tev iespēja robežās. Esi gatavs sev atdot 24/7. Un plus neviens nav pasargāts no profesionālām traumām. Daudz no šī lielā sporta aiziet kā treneri, atver sporta skolas, bet izdodas tas tikai tiem, kuri interesējas par menedžmentu, biznesa pamatiem un marketingu. Nākošo ceļu mēs izskatīsim nākošajā video, seko līdzi, lai nepalaistu to garām.